Noskait līdz 3 un tad. Labdien! Laipni lūgti Kultūras informācijas sistēmu centra organizētajā webinārā. Esmu Aija Kasemira un aicinu jūs aktīvi piedalīties mūsu pasākumā, rakstiski uzdodot jautājumus iespējamās vietās jūsu platformās, no kurienes jūs skatāties mums šodien. Vakardien mākslīgajam intelektam veltītajā webinārā, kur mēs runājam par Hugo LV, un starp citu ierakstu jūs vēl variet redzēt, tur jau mēs pieskāramies jautājumam par virtuālajiem asistentiem jeb sarunu botiem. Sekojoši šodienas webinārā mēs detalizētāk iztirzāsim šo jautājumu, runāsim par virtuālajiem asistentiem, ar kuru palīdzību iedzīvotāji var iegūt sev interesējošos jautājumus ērtākā veidā no valsts un pašvaldību institūcijām. Bet tai pašā laikā darbs ar virtuālajiem asistentiem ir iekļaujams arī tajā diskusijā, kur mēs varam diskutēt par to, kā tad mainīsies nodarbinātības struktūra mākslīgā intelekta laikā un galu galā, vai tad tas mākslīgais intelekts cilvēcei neatņems darbu. Par visiem šiem jautājumiem runāsim šodien. Līdz hokejam noteikti mēs pagūsim, tā kā droši skatāmies un uzdodiet jautājumus, bet par visu pēc kārtas. Tādēļ, kā pirmo runātāju, es aicinu Kultūras informācijas sistēmas centra kolēģi pēc amata apraksta pirmo oficiālo sarunu bota treneri Latvijā, Gitu Jurševsku. Lūdzu, Gita. Paldies, Aija. Jā. Tā, labdien visiem. Tā, mēģināsim. Prezentāciju parādīšu tūlīt. Jā. Lūk, labdien vēlreiz visiem. Es vēlos ar jums padalīties nedaudz par vispār Hugo LV platformā izvietotajiem virtuālajiem asistentiem un arī pieķerties, protams, jau Aijas pieminētajai. Man rakstīts nākotnes profesijai, bet īstenībā jau jālabo. Tā vairs nav nākotnes profesija, bet jau esoša profesija. Tātad virtuālā asistenta treneris, jeb sarunu bota treneris, bet par visu pēc kārtas. Tātad virtuāla asistentu platforma Hugo LV, tātad projekta pārvaldnieks ir Kultūras informācijas sistēma centrs un izstrādātāja ir Sijā Tilde. Mums ar Tildi ir tāda ļoti veiksmīga sadarbība jau vairāku gadu garumā izveidojusies un tā kā aktīvi darbojamies kopā plecu pie pleca. Uz Hugo LV platformas tātad ir izvietoti aptuveni 20 virtuālie asistenti un ar šiem visiem virtuālajiem asistentiem jūs varat iepazīties Hugo LV mājaslapā. Es tādu top 4 sarindoju pēc tā, kurš tad Hugo LV virtuālais asistents pēdējā gada laikā ir saņēmis visvairāk jautājumu. Kā pirmais, varētu pat teikt, valsts pārvaldē vispopulārākais virtuālais asistents, tātad Zintis, ir ap 118,000 ziņām saņēmis. Kā otrā ierindojas e-paraksta virtuālā asistenta Signe. Signai tātad ir saņemtas ap 115 ziņas. Numur 3 ierindojas Toms. Toms ir valsts ieņēmuma dienesta virtuālais asistents, ir ap 108,000 ziņām. Bet Latvija LV Ēriks tātad ierindojas numur 4. Cipari ir diezgan iespaidīgi, es teikšu, bet es nedaudz pieķeršos virtuālam asistentam Zintim, bet pavisam nedaudz, jo par Zinti pastāstīs tālāk man kolēģi no valsts kancelēs, kura runās kā nākamā. Tātad Zintis uz doto brīdi ir publiskots, jeb jau sastrādājis ar jums 55 valsts vai pašvaldību iestāžu mājaslapās. Zintim ir diezgan liela un plaša zināšanu bāze. Šobrīd treneri ir ievadījuši apmācību vidē ap 5100 nolūkiem, jeb jautājumiem, bet atbildes kopumā ir ap 15,000. Tā
ir diezgan plaša zināšanu bāze. Un es tādu nelielu statistiku par 2023. gadu ievadīju, lai parādītu, ka Zintim ir notikušas ap 62,000 sarunas šī gada posmā. Tieši tāpat ir nosūtītās ziņas ap 135,000, bet atbildes saņemts ir vispār kopumā 594,000. Nu, jā, cipari diezgan iespaidīgi, bet Zintis ir tāds mūsu, varētu teikt, tiešām valsts pārvaldes vispopulārākais virtuālais asistents. Turpinot par virtuālu asistentu Zinti, es vēlos ieskicēt to, ka Zintim ir tāda unikāla iespēja arī, respektīvi treneriem ir unikāla iespēja nevadīt manuāli kaut kādas zināšanu bāzi, respektīvi Zinta vajadzībām tiek ielasīti dati no atvērto datu portāla, piemēram, par tādu informāciju kā kontakta informācija, par jaunumiem, par vakancēm, par projektiem un tam līdzīgi. Tā kā šāda informācija treneriem nav jāvada manuāli, bet tā tiek ielasīta no atvērto datu portāla. Tas tā kā atvieglo arī ikdienas darbu treneriem. Un vēl tāda interesanta funkcionalitāte, kad var scenārijā treneri veidot, piemēram, šo laikapstākļu scenāriju, kas arī ir zināms, kad lietotājs ar chatbotu runājot, sākumā pat varbūt neuzdos tos jautājumus, kas viņam tiešām interesē, bet viņš sākumā parunās, piemēram, par šo pašu laikapstākli, par to, kas tev garšo, kas tev patīk, es esmu skumjš, un visādi šādi jautājumi ienāk. Un arī aicina uz randiņiem. Tas ir gandrīz katram chatbotam pajautāts. Bet runājot par šo scenāriju, jā, es kā piemēru ieliku prezentācijā par laikapstākļiem, jo, ja, piemēram, lietotājs pajautā, kāds ārā laiks, virtuālajam asistentam ir iespēja iemācīt atbildēt ar pretjautājumu, piemēram, kura pilsēta tevi interesē, konkretizēt šo jautājumu. Šajā gadījumā ir ievadīts tātad šī Liepājas pilsēta, bet, piemēram, tur var jebkuru no Latvijas pilsētām ievadot, tātad bots lūk arī atbildes sniedz ar konkrētu informāciju par to, kāds tad ir laiks aiz loga. Un vēl ir tāda ļoti forša funkcionalitāte Hugo.lv virtuāla asistentu platformā, virtuālo asistentu savstarpējā saziņa. Tas arī ir tāda unikāla funkcionalitāte, ko mēs kopā ar Tildi esam izveidojuši. Tātad, ko tas nozīmē? Šeit kā piemērs ir lauka atbalsta dienesti Ieva. Piemēram, Ieva ir jautāts par e-parakstu. Skaidrs, ka e-paraksta informāciju vairāk spēs atbildēt e-paraksta Signe. Lūk, arī Ieva šo informāciju nodod Signei, bet nevis lūdzot pārslēgties uz citu virtuālo asistentu, bet šajā pašā čata lodziņā pārvirza sarunu pie Signes. Signe atbildi sniedz, un lūk, ar vienas pogas palīdzību lietotājiem atpakaļ ir iespēja atgriezties pie Ievas, noklišķinot uz šo pogu. Blakus, redzat, lodziņš ir, kur tiesu administrācijas justs. Tātad Justam ir jautāts jautājums, kāda ir Rīgas garākā iela. Justam šāda informācija nav zināma, bet to zina Zintis. Lūk, arī Justa čata lodziņā pārvirza sarunu pie Zinta, Zintis sniedz atbildi, un savukārt pēc atbildes sniegšanas lietotājs ir uzklikšķinājis uz šo pogu atpakaļ pie Zinta, es atvainojos ne pie Zinta, bet pie Justa, un čats tātad notiek tālāk Justa čatā par tēmu. Tā kā šāda funkcionalitāte ir, un manuprāt, tā ir tāda sava veida spēlēšanās arī starp virtuālajiem asistentiem, kas ir interesanti arī pašam lietotājam ikdienā. Lūk, vēl turpinot par šo, kas ir tāda ļoti, ļoti forša funkcionalitāte. 23. gada nogalē, tātad iepriekšējā gada nogalē, kopā ar Tildi veicām tādu funkcionalitāti, integrējām tātad ChatGPT iekš Hugo.lv platformas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka treneriem ir atvieglots darbs, ikdienas darbs. Ja iepriekš bija treneriem jāizdomā kā minimums 5 dažādi jautājumi viena jautājuma kontekstā, tad tagad ar vienas pogas palīdzību
šie jautājumi tiek uzģenerēti. Tieši tāpat arī attālā ir redzams, ir iespējama automātiskā šo izvažu jautājumu pielāgošana. Tātad, ja treneris ir izveidojis atbildi, viņam ir iespēja ar vienas pogas palīdzību šo atbildi tātad pielāgot īsāku, garāku, formālāku vai draudzīgāku. Bet es esmu arī prezentācijā piezīmējis un vienmēr mācībās visiem treneriem saku, kad ir noteikti nepieciešams šo visu informāciju pārbaudīt, tāpēc, kad mēs zinām, ka uzģenerētā informācija tā ir, nav 100% droša, bet savukārt tā informācija, ko treneri ievada, tā ir 100% droša un pārbaudīta. Tā kā vienmēr informācija ir jāpārbauda tā, kas tiek uzģenerēta. Lūk, turpinot manu prezentāciju, vēlos tātad pastāstīt nedaudz par virtuālā asistentu treneru darba sākšanu, respektīvi, kā notiek ikdienas darbs virtuālā asistenta trenera ikdienā. Bet pirms tam es pastāstīšu tādu būtisku faktu, kad, ja, piemēram, pirms 2 gadiem apmēram 6 mēnešu laikā bija iespēja tādu labu virtuālo asistentu uztrenēt, ja tā var teikt, dabūt gatavu, tad uz šodien tas ir jau apmēram mēneša laikā, jo mēs attīstamies, sistēma attīstās, mēs kopā ar treneriem idejas ģenerējam, nododam izstrādātājiem un mēģinam arī visu to realizēt. Tā kā, un lai tā tad turpinot, lai kļūtu par virtuālu asistentu treneri, īstenībā nav nepieciešams nekādas tādas specifiskas zināšanas, bet kas ir jāzina? Ir jāiepazīstas ar virtuālu asistentu vadlīnijām un apmācību materiāliem. Noteikti bez šaubām ir jāizdomā virtuāla asistenta tēls. Tā būs sieviete, vai tas būs vīrietis, vai tas būs neitrāls. Attiecīgi uzreiz arī ir jāizdomā logo, bet, protams, tam visam klāt nāk arī, kā tad runās šis virtuālais asistents. Uzrunās oficiāli vai draudzīgāk, uz tu vai uz jūs, tas viss ir jāizdomā. Un, protams, tālāk jau jāiepazīstās un jāapgūst pati šī virtuālā asistenta apmācību vide un paša virtuāla asistenta trenēšana. Iepriekš arī noteikti jau ir sagatavota zināšanu bāze, kuru būtu nepieciešams ievadīt tātad šajā virtuālajā asistentā, un sākam jau zīmēt, veidot scenāriju, lai tātad jau šis virtuālais asistents spētu atbildēt. Testa vidē notiek testēšana, šī virtuālā asistenta paši treneri savā starpā trenē, plus vēl rekomendēju vienmēr iedot kolēģiem parunāt ar virtuālo asistentu, jo es no savas pieredzes varu teikt, kad es trenēju savu pašu pirmo virtuālo asistentu, Hugo asistentu, es pat viņu tā uztrenēju, ka man likās, super, tik foršs asistents. Es iedevu kolēģiem parunāt ar viņu, viņš vairs neko nezināja, tāpēc, ka viņi runāja pilnīgi savādāk ar viņu. Tā kā noteikti ir vairākiem cilvēkiem jāiedod patestēt vēl šo virtuālo asistentu, un tā arī viņš mācās, jo vairāk zināšanas, jo labāk. Lūk, un tad, kad šis virtuālais asistents ir gatavs, jūs esat nolēmuši iestādes iekšienē, tā tad ir nolēms, ka viss, mēs esam gatavi iet gaisā, un tad virtuālais asistents tiek publicēts produkcijā, jeb publisks mājaslapā. Kāda ir virtuāla asistenta trenera darba ikdiena? No rīta noteikti paņemam kafijas tasi un veiksmīgi ielogojamies virtuāla asistenta vidē. Vienmēr pats pirmais, ir treneri iepazīstas ar iepriekšējā dienu notikušajām sarunām, skatās, analizē, secina, vai tas ir nepieciešams, šī konkrētā saruna ir nepieciešama tiešām attīstīt, vai varbūt turpretī, nē. It kā atbildi nav sniedzis virtuālais asistents, bet tā nav būtiska tieši manai iestādē. Šo sarunu atstāsim tādu, kāda tā ir, neatbildēta. Tātad šī sarunu analīze. Un pēc šīs sarunu analīzes ir jāpapildina virtuāla asistenta zināšanu bāze, kas nozīmē arī aktualizēt šo informāciju. Jo, piemēram, es kā piemēru varu minēt Covid laikā, bija katru dienu dažādi jauni noteikumi. Arī virtuālajā asistentām
bija jāsako līdz šiem noteikumiem un jāaktualizē viņi tiešām katru dienu, reizēm pat vairākas reizes dienā. Tā mēs arī kopā ar valsts kancelēju saistībā ar virtuālo asistentu Zinti sadarbojamies veiksmīgi. Tiešām daudz reizes dienā mēs sazinamies un aktualizējam šo informāciju un sekojam līdzi, lai tiešām informācija būtu aktuāla. Un kur nu bez atbalsta Kultūras informācijas sistēma centrs vienmēr ir jūsu rīcībā, tātad treneru rīcībā mēs atbalstam un veiksmīgi sadarbojamies un vienmēr esam par veiksmīgu sadarbību. Tā kā, jā, liels paldies par uzmanību. Dodu vārdu Aija tev. Jā, paldies, Gita. Man jau ļoti daudz jautājumu ir. Es ceru, ka mūsu klausītājiem arī ir un viņi viņus uzdots. Bet man ļoti ieinteresē, protams, tas jautājums par to aicināšanu uz randiņu, jo mēs paskatāmies to Zinta bildi, tāds tīri tīkams. Un tad es gribētu uzdot mūsu nākamajai runātājai Valsts kancelējas komunikācijas departamenta konsultantei Mētrai Aržanovskai pastāstīt par to, cik tad virtuālais asistents Zintis ir aicināts uz tiem randiņiem un ko te viņš saka, ja viņš tomēr negrib iet. Paldies, lūdzu. Paldies, Aija. Jā, labdien, es esmu Mētra no Valsts kancelējas. Es ikdienā koordinēju virtuālā asistenta ieviešanu tīmekļa vietņu vienotās platformas mājaslapās. Un arī no 2022. gada trenēju asistentu Zinti, kurš tika pieslēgts Ministru kabineta un Valsts kancelējas tīmekļa vietnē. Tā kā es arī ikdienā nodarbojos ar virtuālā asistenta treneru pienākumiem un ir pieredze. Jā, tas, ko es gribēju stāstu par Zinti, ir stāstu par tīmekļa vietņu vienoto platformu, kas ir Valsts kancelējas projekts, kas izstrādāts tiešā sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Kultūras informācijas sistēmu centru un Iekšlietu ministrijas informācijas centru. Un platforma tika veidota tā, lai valsts un pašvaldību iestādes varētu veidot vienotas, piekļūstamas, mūsdienīgas tīmekļa vietnes, kuras būtu ērti lietojamas. Platformu veidojot tika ņemta vērā arī lietojamības testi, labā prakse. Un, jā, platformā ir iespējams arī pieslēgt vienoto virtuālo asistentu Zinti. Jā, un tad mazliet par pašu Zinti, kā tas tika veidots, kā jau Gita minēja. Jā, Zintis ir veidots tehnoloģiju platformā Hugo LV sadarbībā ar uzņēmumu Tilde. Un, kā jau Gita minēja, jā, tas ir unikāls risinājums, jo Zintis vienlaikus darbojas vairāk iestāžu mājaslapās. Un to trenē šobrīd vairāk nekā 60 treneri. Līdz ar to, jā, Zinti varētu saukt par tādu lielu botu. Tā zināšana apjoms ir tiešām iespaidīgs, un katru dienu šīs zināšanas tiek arī papildinātas. Un, jā, Zintis virtuālais asistents ir veids, kā mēs varam šo saziņu ar iedzīvotāju padarīt tādu mūsdienīgu, jo visiem jau no mums ir gadījies, ka mēs mēģinām sazvanīt kādu iestādi, bet līnija ir aizņemta vai, teiksim, ir darba laiks beidzies, tad tas ir ļoti ērts veids, kā mēs varam ātri sazināties, ierakstīt chatbotu lodziņā un saņemt atbildi uz tādiem biežāk uzdotajiem, jeb tādiem tipveida jautājumiem. Un Gita jau arī minēja, ka svarīgi katram virtuālajam asistentam izveidot to tēlu. Tad par to Zinta vizuālo tēlu, tā kā mēs gribējām, lai Zintis ir īpašs un varbūt arī izceļās virtuālo botu vidū. Tādēļ tēlu tam zīmēja mākslinieks Reinis Petersons. Un Zintim ir gan ikdienas drēbes, gan arī īpašām gadskārtām vai kādiem nozīmīgiem notikumiem veltīts tēls. Un jāsaka, ka Zinta vārdu mēs iesaistījām arī sabiedrību. 2019. gada nogalē Valsts kancelējas Facebook, Instagram un Twitter kontos tika veikta arī aptauja, kur tad vārds Zintis iedzīvotāji to izvēlējās. Un bija arī tādi vārdi piedāvāti kā Laima, Oto, Alise un citi, bet iedzīvotājiem vislabāk patika Zintis.
Tad mazliet arī par asistentu. Varbūt arī rodas tāds jautājums, kāpēc tad to asistentu vajadzētu pieslēgt un kāda ir tad tā priekšrocība. Tad, protams, tas vislielākā priekšrocība tas, ka iedzīvotājs, mājaslapas apmeklētājs var iegūt ātri saziņu, pieejamu, uzticamu informāciju no valsts iestādēm. Un chatbots atvieglo ikdienā šo saziņu. To es arī redzu pārskatot sarunas, atbildot uz tādiem tipveidu jautājumiem, un attiecīgi tad darbinieki, kuri nodarbojas ar saziņu, var veltīt laiku kādām sarežģītākām situācijām, kur jau ir vajadzīgi izanalizēt situāciju. Un, protams, arī Zintis var vienlaikus risināt sarunas ar neskaitāmiem iedzīvotājiem un arī visu diennakti, kas jāņem vērā. Tā. Tad runājot par mājaslapām. Pirmā mājaslapa, kur Zintis uzsāka darboties, īstenībā bija tieši Kultūras informācijas sistēma centra tīmekļa vietne. Paldies Gitai. Un tad jau var redzēt, ka gadu gaitā mājaslapu skaits ir pieaudzis līdz 55. Šobrīd jau 55 savu iestāžu tīmekļa vietnēs bots darbojas. Un sarunu botu vienlaikus trenē katras iestādes darbinieki, kas sagatavo informāciju par tieši iestādes kompetencē esošiem jautājumiem, bet ir arī tādas vispārīgās tēmas, kuras tad mēs kopā valsts kancelējā kopā ar Kultūras informācijas sistēmu centru uzturam un papildinam. Tie ir tādi jautājumi, kas pārklājas pa visu iestāžu mājaslapām. Un, protams, arī šī vērtīgā funkcionalitāte, ko jau Gita minēja, ka bots arī spēj ielasīt dažādus datus no mājaslapām caur atvērto datu portālu. Un, ņemot vērā, ka arī katram botam ir savas tās sarunu vadlīnijas, tad arī kopā ar Kultūras informācijas sistēmu centru arī pieskatām, lai tad Zintis sarunātos vienotā stilā ar iedzīvotājiem. Un tad mazliet arī gribēju parādīt, kā izskatās tas Zintis scenārijs. Tad šādi izstāsta tas lielais. Tad vienkārši kā tūplānā Zintis darbojas tādā horizontālā principā. Šobrīd jau 55 iestāžu tēmas, un kā jau redzat, arī tas atbilžu apjoms ir iespaidīgs. Šobrīd 5100 jautājumu atbilžu kops, kas, protams, arī tiek ikdienas pārskatītas, aktualizētas un papildinātas. Tad arī mazs ieskats statistikā par sarunu skaitu. Tad var redzēt 2020. gads, kad bots tikai uzsāka darboties, mazliet mazāk sarunas, un tad īpaši intensīvi 21. un 22. gadā iedzīvotāji ir uzdevuši jautājumus. Un jāmin arī, ka tiešām bots bija īpaši noderīgs situācijā, kad bija dažādi drošības pasākumi un iedzīvotāji biežāk meklēja iespējas attālināti saņemt šīs atbildes un uzticamu informāciju no valsts iestādēm. Un bija arī iespēja veidot šīs tēmas un atjaunot informāciju. Un to mēs arī praksē redzējām, kad cilvēki ļoti, ļoti aktīvi meklē atbildes uz jautājumiem. Piemēram, par mājasēdi, un tādā ziņā bots uzreiz spēja dot korektu informāciju jebkurā diennakts laikā. Ja runājam par tām iestādēm, kur Zintis ir visnoslogotākais, tad jāmin, ka mums pirmajā vietā ir pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kur tad visbiežāk lietotāji uzdod dažādas jautājumus. Otrajā vietā Nodarbinātības valsts aģentūra un arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir ļoti, ļoti daudz iedzīvotāju jautājumu katru dienu. Un tā, mazliet runā par tām tēmām, kādas tad ir tās biežāk uzdotās, ko tad visbiežāk Zintim prasa, tad jāsaka, ka tiešām visbiežāk klienti, iedzīvotāji interesēs tieši par kontaktiem, jebkur atrodas iestāde, kā ar to sazināties. Ļoti pieprasīta tēma arī ir nodarbinātība, dažādas darba iespējas, kursu iespējas, kur iestāties kursos un arī, protams, par citiem iestāžu pakalpojumiem. Kā jau minēja, arī ar Zinti arī cilvēki mēdz pajokoties un uzdot arī nenopietnākus jautājumus. Te ir vienkārši piemērs, arī šādus jautājumus Zintis saņem, bet viņš tomēr ir veltījis, viņš tomēr ir profesionāls un
velta savu atbildi darbam. Nu, lūk, un, jā, šeit ir piemērs no valsts kancelējas veidotās tēmas. Kā jau es minēju, mums ir tāda vispārējā tēma, ko aktualizējam un uzdodam un papildinam par tādiem jautājumiem, kas jebkurā mājaslapā ir svarīgi. Un, jā, šeit ir piemērs no dabas pārvaldes tīmekļa vietnes. Vienkārši vēlējos arī parādīt, cik plašs tas tēmu loks ir par līgatnes dabas takām, gan arī no Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes. Tā kā tā informācija tiešām ir ļoti plaša, ļoti dažāda, un paldies arī visiem iestāžu darbiniekiem, kas ikdienas zinti trenē. Te es arī mazliet ieliku no ministru kabineta un valsts kanclējas tīmekļa vietnes. Ikdienā tur analizēju sarunas un skatos, ko iedzīvotāji jautā, un tad tādas populārākās tēmas ir tieši, protams, ministru kabineta funkcijas, ministru kabineta sastāvs, ministru kabineta sēžu tiešraides, arī dažādas valsts kancelēs tēmas, piemēram, trauksmes celšana un citas. Nu, lūk, un jā, ko tad ikdienā dara virtuālais asistents, virtuāla asistenta treneris? Jāsaka, tas darbs noteikti nav garlaicīgs, un varbūt arī iedzīvotāji nereti domā, ka bots ir reizēm pēc jautājumiem var noprast, ka viņi domā, ka bots varbūt ir dzīves cilvēks otrā pusē. Reizēm domā, ka tā ir tāda meklētāja programma, kur līdzīgi kā Google var iemest kāds atslēgvārds. Bet bots tieši atbild tam iemācīts atbildes. Un tad, jā, protams, parasti, kā iestāde uzsāk darbu, tā sagatavo tādu biežāk uzdoto jautājumu atbilžu bāzi, un tad laika gaitā arī papildina, skatoties katru dienu, ko tad tieši prasa konkrētajā mājaslapā, izvērtē šos jautājumus. Un šis darbs arī prasa tādu zināmu radošumu, jo jāmāk dažādos veidos noformulēt, kas īstenībā arī ir izaicinoši, jo cilvēki uzdod jautājumus visdažādākajos veidos, vienu to pašu nolūku. Un, jā, pagājušajā gadā arī Hugo.lv pārvaldības vietnē tika integrēta ChatGPT funkcionalitāte, ko es arī izmantoju, un tas ir tāds labs veids, kā izmantot mākslīgo intelektu, ģenerēt šos jautājumus dažādos veidos, vai arī pārveidot atbildi, kā jau Gita minēja. Tālūk. Tas arī viss man būs. Paldies par uzmanību un uzdodiet jautājumus. Jā, paldies, Mētra. Paldies par izstāstīto Zinta stāstu. Bet mūsu apstākļos mēs nevaram, protams, nerunāt par dzimumu līdztiesību. Un tamdēļ es ļoti gribētu aicināt Kristīni, Lauka atbalsta dienas strateģiskās komunikācijas un klientu pārvaldības departamenta direktori Kristīni Ilgažu, pastāstīt mums par virtuālo asistentu Ievu un par to, kāda tad ir jūsu pieredze strādājot ar Ievu un kādi jums ir varbūt jau secinājumi radušies. Paldies, Ieva. Kristīna, paldies un lūdzu, ēters jūsu. Labdien, visi virtuālo asistentu, es teiktu, fani, ja mēs tā varam dēvēt šo te mūsu pulciņu, kas šodien ir sapulcējušies. Un tas man ļoti piesaistīja šī šodienas tēma par vai tā ir interesanta nākotnes profesija. Un vienlaikus arī ieskicējuši to savu viedokli. Un jā, pārstāvēšu virtuālo asistentu vārdā Ievu. Un Ieva ir ieinteresēta elektroniska virtuāla asistente, bet viņa nav ne Zintim, ne Tomam sieva, jo viņai ir pašai savs vīrs. Mums lauka atbalsta dienestā iekšējo sistēmu liels robots, kas strādā uz projektu, pieteikumu skatīšanu, līdz ar to viņai jau ir cits partneris. Mums nereti Ievai tieši šo jautājumu uzdot. Jāsaka, ka mēs sākām 2019. gadā šo ideju apsvērt un 2020. gada sākumā, protams, ar lielu tildes palīdzību sākām veidot savu virtuālo asistenti. Un es iedrošinātu arī tiem, kuri varbūt nestrādā valsts iestādē un nevar tā teikt pievienoties Zinta, tā teikt smadzeņu darbības uzlabošanai, papildinot viņu ar dažādiem jauniem jautājumiem, būt drosmīgiem un veidot, ja tāda vēlme ir arī savu virtuālo
virtuālo asistentu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka sākumā, kad mēs 2020. gadā sākām veidot un izveidojām šo te pamatievas gudrības datu bāzi, tad tas bija sarežģīts darbs, mēs mēģinājām vispār aptvert, kā tur kas strādā, bet šobrīd jau tā ir ļoti liela un ērta sistēma, kurā visu var darīt. Un kas vēl galvenāk? Viens ir būt šim te trenerim, kas šos te chatbots trenē un veido šo te saturu, bet otrs ir, ka arī tā lietotāju izglītotība un praktiskā pieredze, izmantojot virtuālos asistentus, ir būtiski mainījusies. Nu, vismaz mēs savā ikdienā nesaskaramies ar ļoti daudziem vai šiem te jokainajiem jautājumiem. Ja kāds pajautā, tieši varbūt vai Ieva atpūšās kādreiz vai kādus šādus jautājumus, bet nav nekādas, jāsaka, vienkārši runas šajā mūsu saziņā, ko mūsu klienti izmanto. Un jāsaka, mums lauka atbalsta dienestā starp mūsu tādiem 70 000 apmēram tādu klientu, kuriem mēs ikdienā palīdzam saņemt dažādus Eiropas Savienības un valsts atbalsta fondu maksājumus lauksaimniecībai, zivsaimniecībai, mežsaimniecībai. Noteikti neliela, bet noteikta grupa šo te lietotāju ir izveidojusies un diezgan regulāri šos jautājumus prasa. Nu, šobrīd, ja mēs skatāmies, kas ir noticis šo 3 vairāk gadu laikā, tas ir būtisks pieaugums, tie ir milzīgi, kā es saku, zaru koka tīmekļi, kas ir Ievai, tā teikt, smadzenēs iemācīti, bet jāsaka, ka aiz tā visa jau ir mana kolēģe Līga, kas vienlaikus mums gan nav tikai bota trenere, viņa arī sociālo tīklu pārstāvis un cilvēks, kas tos mūsu dienestā skata. Jo šis, ja sākumā likās, kad vajadzēs veselu grupu cilvēku, vismaz 3, kas sarakstīs visus jautājumus, jo mums ir ļoti daudz un sarežģīti šie atbalsta pasākumi, tad šobrīd jau mēs redzam, ka tas darbs iet raiti uz priekšu. Un Līga, mana kolēģe, ar šo te aktīvi strādā. Mēs integrējam savā virtuālajā asistentā gan šos te jautājumu atbilžu veidu, gan arī piedāvājam skatīties video materiālus, vedam uz mūsu tādām lielākiem informācijas laukiem, jo varbūt tā mūsu specifika ir ne tikai, ka mums ir iespējams uzdot jautājumu un saņemt tādu precīzu atbildi, bet mēģināt klientam parādīt tos informācijas vietu daudzveidību, kur viņš var atrast atbildu uz šo jautājumu. Bet mēs aizvien neaizstājam, protams, meklētājus, kas būtu tādi publiski pieejami, bet gatavojam šo te unikālo saturu tieši priekš Ievas. Kas mūsu gadījumā ir tāds, ko mēs darām, tad lauka atbalsta dienests. Viens ir šī informācija klientam, kas mums ir jāsniedz, lai klients varētu saņemt atbildes uz tiem jautājumiem, kas viņu interesē. Nezinu, piemēram, vai viņš var pieteikt atbalstam savus 7 hektārus zemes, kādā stāvoklī jābūt šajā zemē, lai par šo lauksaimniecības zemi saņemtu maksājumus, vai viņš var īstenot projektu un celt jaunu govju kūtu un dažādākos šādus jautājumus. Mēs Ievu esam iemācījuši darīt tādas darbības, kas ir tādas diezgan tehniskas un kas atkārtojas. Mums ir otra sistēma, elektroniskā pieteikšanās sistēma, kurā mūsu klienti var, tātad visi mūsu pakalpojumi ir e-pakalpojumi, ja vēlas kādu no atbalsta maksājumiem saņemt, tad ir jāiesniedz pieteikuma forma elektroniskā pieteikšanās sistēmā. Lai to varētu izdarīt, ir jākļūst par mūsu klientu. Un kas vēl svarīgāk, ka mums reizēm mainās arī dati, esot kādam iestādes klientam. Un līdz ar to mēs Ieva palīdz klientiem arī veikt izmaiņas savā kontaktinformācijā, šajā elektroniskajā sistēmā, mainīt savu e-pastu klientam savā elektroniskajā sistēmā. Uzreiz nemaz šajā sistēmā, tā teikt, iekšā dziļumos neejot un nestrādāt, bet vienkārši sazinoties ar Ievu, kaut vai ar mūsu pamata tīmekļa vietni. Mūsu Ieva, tā teikt, darbojas un drošmīgi rīkojas gan pa mūsu lauka atbalsta dienesta tīmekļa vietni, gan arī par jau manis pieminēto elektronisko pieteikšanās sistēmu. Līdz ar to tātad Ieva ir tā, kura klientam mums tas satura radīšanas, tāpēc darbs ir gana sarežģīts.
Un mēs esam, protams, arī mēģinājuši izmantot šo te mākslīgā intelekta palīdzību ģenerēt šos jautājumus un atbildes, bet tā kā mēs ejam šajā elektroniskā pieteikšanās sistēmā, kurā ir ļoti stingri noteiktas pieteikuma formas un jāizpild ar noteikti lauciņi, tad mums nākas trenēt ievu sistēmā uz konkrētām, kā tautā saka, pogām, uz kurām ir jāspiež, vai lodziņa, kurā ir jāraksta iekšā kaut kādu datu, un ieva palīdz būtiskākajām un galvenajām pieteikuma formām, tā teikt, vadīt cauri cilvēku un palīdzēt viņam aizpildīt šo pieteikumu formu, ja tas ir nepieciešams. Jāsaka, kā ir, kad, protams, tas rada papildus darbu, jo mums ieva ir viena, bet tā, ko viņa runā publiski, tā kā publiskajā tīmekļa vietnē, un tas, ko viņa runā tomēr daļai šajā slēgtajā sistēmā, elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, mēs trenējam nedaudz cita satura, varbūt to pašu jautājumu nereti šajā sistēmā iemāca viņai atbildēt vēl citādāk, pieskaņojot šīs te no elektroniskās sistēmas formai un vajadzībām. Tas varbūt ir tāds ievas aspekts, un te var arī redzēt, ka mums ir tāda liela maksājuma grupa kā platību maksājumi, tātad par šo lauksaimniecības zemi, kur ir ļoti, ļoti daudz apakšpasākumu. Līdz ar to automātiski ieva iet pa šiem lodziņiem cauri un rāda, kurā vietā jāvelk ir ķekši, ja cilvēks, kā mēs sakam, ķekši tautas valodā, atzīme jāliek tātad kādā lodziņā, lai saņemtu šajā gadījumā, piemēram, ekoshēmas atbalstu. Ieliku pildes no iepriekšējā gada, bet pieteikšanās notiek šim gadam, tāpēc arī neizmantoju šī gada to telpu, lai nenomulsinātu kādu skatītāju, kur tā pieteikuma forma pildās. Varbūt tieši tagad tiešsaistē. Ja runājam par šo te statistiku, tad es tā intereses pēc klausījos to, ko teica manas savas profesionālās kolēģis. Mums tātad, es domāju, ka ievai neiet nemaz tik slikti. Ja reiz 55 iestādēm bija tie vairāk nekā 100 000 pāris sarunas, tad sadalot šis te skaitlis ievai arī nemaz nav tik slikts. Kā jau teicu, mums tātad ir nedaudz nosvārstījies 2022. gads, bet tas ir pašsaprotams. Mēs esam iestāde, kas maksā Eiropas Savienības fondu finansējumu un dzīvojam plānošanas periodu posmos, un aizpagājušais gads bija tāds noslēguma gads. Bet, kā redzam, atkal atgriežās mūsu tāda pamata masa šiem te klientiem, ka mums apmēram ap tiem 7,000 šo te jēgpilno sarunu ir, un mums kā lauksaimnieki. Pavasarī sākās, tā teikt, sēja, tad mums maijā, aprīlī, martā ir tāda lielākā aktivitāte un tiek uzdot vairāk tie jautājumi, jo, protams, apsaimniekot laukus un saņemt atbalstu un darīt tādas lietas var vairāk uz pavasara pusi, no pavasara cēlienā, un tad attiecīgi ražas laikā, lai tam sanāk tā, ka tiek novākta raža un tos jautājumus mūsu ievai uzdod mazāk. Jau tika minēts, mums ļoti patīk šī te botu savstarpējā saziņa, tāpēc, ka tas ne tikai runājot par virtuālajiem asistentiem, bet arī runājot vispār valsts pārvaldēm, man liekas, ka šī te kad mums nākas sūtīt klientu no viena punkta uz otru punktu, tad dot tālruni un tad tas aplis nereti apiet riņķi un atbild tāpatām klientam nav bijis iespējams saņemt. Tad šajā gadījumā mums ļoti priecē iespēja sazināties gan mēs sazināmies ar Zinti, gan Zinti sazinās ar mums, vai, piemēram, ar Signu, un tāpat arī ar virtuālu asistentu Tomu un citiem, neatkarīgi no tā. Mēs tātad arī vēl vienreiz vēlos uzsvērt, ka valsts pārvaldē šī te iespēja, ka iestāžu chatboti ir tikpat draudzīgi, kā mēs paši cilvēki, kas ar to strādājam. Tā tad arī ir ļoti, ļoti, man šķiet, pozitīva iespēja un pozitīvi vērtējuma. Un zinu, ka arī, ja kāds klausās un domā par bota ieviešanu ne tikai tieši tādā valsts iestādē, bet arī, varbūt, ka privātā virzienā arī tur tie boti var savstarpēji sazināties, ja ar to jautājumu tā kā strādā.
Tas jautājums, kas tika uzdots, vai tā botu treneris ir tāda nākotnes profesija, vai tieši tāpat arī, es varētu jautāt, vai Ieva būs gudrāka, vai chatbots būs gudrāks. Gan jā, gan nē. Var atbildēt uz abiem šiem te jautājumiem. Botu treneris būs vajadzīgs, bet, manuprāt, šī ir profesija, kura būs viena no tām, kurā nāksies ļoti strauji mainītiem šiem te botu treneriem. To mēs arī vērtējam paši savā darbā, kur mani kolēģi gandrīz vai katru dienu skatās un meklē, kas notiek apkārt pasaulē un kas mainās, jo nav jau noslēpums, ka viens ir ģenerēt jautājumus un atbildes ar mākslīgā intelekta palīdzību. Bet pataisīt pašas Ievas smadzenes par mākslīgu intelektu, kurā mēs, ieliekam lielu informācijas datu bāzi, un viņa spēja bez kādiem pirms tam paveiktiem ģenerēšanas darbiem sākt atbildēt, jau arī ir solis, uz kuru mēs teikt nākotnē droši vien soļosim arvien brašāk un tālāk. Līdz ar to es teiktu, ka botu treneris vienlaikus pārtop arī par tāda mākslīgā intelekta piedāvāto iespēju un rīku lietpratēju, lai varētu uz to visu skatīties kā uz tādu integrētu lietu, jo jāpiekrīt arī kolēģiem, kas pirms tam runāja, ka vairs nevajag rakstīt tādiem, kā mēs sākumā rakstījām 10 jautājumus un uz katru jautājumu pretī dažādas variācijas atbildēm, kas nebija slikti, jo ļāva mums pašiem saprast un sakārtot, kā tad tas mūsu klients varētu uzdot šo jautājumu un šo informāciju uztvert. Tad tagad es domāju, ka tas mākslīgais intelekts un tā iespējas arī ir vērtējamas kā ļoti pozitīvas, lai mēs varētu palīdzēt atrast mūsu klientiem atbildes, jo chatbots jau pats par sevi nav pašmērķis vai tāda spēlēšanās, tas ir vienkārši komunikācijas kanāls, vēl viens klientu apkalpošanas veids un atbilžu sniegšanas veids, uz ko mēs tā arī skatāmies, lai tas būtu mērķtiecīgs, efektīvs, un lai tas ieguldījums, ko mēs ieguldām šajā gadījumā chatbota uzturēšanā, būtu arī ar atgriezenisko saiti un ļoti noderīgs mūsu klientiem. Tā kā aicinu visus būt drosmīgiem un kļūt par mākslīgā intelekta zināšanām bagātiem botu, virtuālo asistentu treneriem, jo mums pašiem ir ērtāk atrast atbildes uz visiem jautājumiem. Mēs taču arī paši jūtamies labāk, un tāds ir ik viens mūsu klients, neatkarīgi vai valsts pārvaldes klients vai attiecīgi privātā biznesa klients. Gan es, gan arī mūsu virtuālā asistente Ieva saka paldies par jūsu uzmanību, un kā jau arī kolēģi minēja, katram botam ir savs tēls, un Ievas tēls tātad ir tāda forša meitene, kura runā klasiskā, gan literārā latviešu valodā, un tāpēc jautājiet viņai savus jautājumus, ja jūs interesē kaut kas par lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību vai ar šādām te sfērām saistītām lietām. Lielas paldies un ceru, ka būs attiecīgi arī jautājumi kādam no klausītājiem. Un iedrošinu vēl un vēl jūs visus meklējiet jaunus risinājumus komunikācijā. Paldies! Jā, paldies, Kristīna, liels par interesanto stāstījumu un paldies arī par čaklo Ievu, jo iedomājieties, tik daudz sarunas novadīt par tik skrupuloziem jautājumiem, kur jāvada klients ir pa lauciņiem, tad es domāju, ka arī trenerim vajag ļoti būt pedantiskam, lai to Ievu varētu aizvirzīt, likt cilvēkiem domāt tā, vai ne? Nu, tur ir jābūt ļoti lielai gudrībai, bet vai tiešām gudrība un skrupulozitāte un pacietība un visas labās īpašības ir vajadzīgas cilvēkam, lai būtu chatbota trenerim un vispār būtu nodarbinātībā pašreiz, un vispār, ko mums rāda nodarbinātības tirgus prognožu modelis, ja? To es aicināšu jums pastāstīt Nodarbinātības valsts aģentūras analītiķei Ivetai Cederstremai. Lūdzu, Iveta, digitālā skatuve ir jūsu. Paldies, ceru mani dzird, ja? Tā, es tagad kopīgošu ekrānu, tūlīt cerēsim, ka mums viss aizies.
Tā, vai viss ir redzams? Ja, viss ir kārtībā. Iveta, to maģisko, lai būtu pilns ekrāns. Jā. Tagad ir riktīgais. Skaidrs. Dažreiz ir, kā saka, jāpiepūlās, kaut kas aizmirstās, kaut kas paķerās, bet galvenais ir tikt uz priekšu. Galvenais ir nebaidīties un mēģināt. Es jums īsumā ļoti īsti centīšos pastāstīt par mūsu un ne tikai mūsu, arī ekonomikas ministrijas tātad prognožu platformām. Un tās ir par darba tirgus prognozēšanas platformām. Viņas ir divas. Tātad viena ir īstermiņa, un tā ir pie mums, pie NVA, Nodarbinātības valsts aģentūrā. Un otra jau ir vidēja termiņa un ilgtermiņa, kas ir līdz pat 20 gadiem, ir no ekonomikas ministrijas. Un tātad ar ko viņas atšķirās, vai drīzāk neatšķirās, varētu teikt, ka šīs abas platformas papildina vienu otru. Ja īstermiņa prognozes ir par 1 gadu, kas ir vairāk individuāli, ja, piemēram, cilvēks ir bez darba šobrīd, apskatīties, kāda ir konkurence šajā profesijā, kurā viņš vēlas startēt, kādā nozarē, jo profesija viena un tā pati var būt dažādās nozarēs, un alga, teiksim, arī var atšķirties, ja. Reģioni, kurā reģionā vairāk ir šī profesija pieprasīta, un kādas prasmes vajadzīgas. Ja es jūtu, ka, piemēram, man kāda no prasmēm trūkst, tad es varu arī atrast caur NVA un palīdzību piemācīties, piemēram, datorprasmes, valodu prasmes, kādas no tālāk izglītībām. Vai arī mums ir Coursera, tātad attālinātās mācības. Tur gan ir jāzina angļu valoda, ja? Bet iespējas ir, un svarīgi ir runāt arī ar karjeras konsultantiem un skatīties, kā es varētu attīstīties, jo tiešām viss notiek daudz ātrāk, daudz advancētāk, un šeit mums ir jāturās līdzi. Ekonomikas ministrijas šī platforma prognozēšana tā atjaunojās reizi 2 gados, un tur jau ir daudz dziļāku un daudz plašāku informāciju, un jau ilgtermiņā var skatīties uz priekšu. Šeit lejā jūs redzat arī tātad šīs norādītas, kāda ir adrese, ja, un pēc tās ieejot jūs varat apskatīties un paši paspēlēties, ja tā var izteikties, un pamēģināt par savām interesējošām profesijām vai nozarēm. Tagad es jums īsumā parādīšu, kā var tur informāciju meklēt. Tātad, piemēram, par darba spēku pieprasījumu un piedāvājumu, un tagad jau es runāšu tikai par Nodarbinātības valsts aģentūras šo platformu, kas ir īstermiņa tātad gada. Tad mēs varam redzēt, kad tas pirmais tā zaļā Latvijas karte, tas ir darba spēka pieprasījums un reģionos. Un ja mēs redzam tās divas zaļās, tumša zaļās bultiņas, tas nozīmē, ka pieprasījums visā Latvijā ir gana strauji augošs. Šeit nākamajā darba spēka piedāvājums reģionos, tas nozīmē, ka tur ir tie reģistrētie bezdarbnieki, kas ir mūsu uzskaitē, un kuri ir teikuši, ka viņi tātad vēlās uzsākt darbu, un no kura reģiona viņi nāk, un cik viņu ir katrā no reģioniem. Skaitliski visvairāk cilvēku ir Rīgā, tādēļ arī Rīga iezīmējās kā visvairāk bezdarbnieku, bet tur ir viszemākais bezdarba līmenis, un ļoti izteikti vairāk cilvēku vai bezdarba līmenis augstāks ir arī Latgalē. Tāpat mēs varam apskatīties, piemēram, par darba spēka pieprasījumu, ja? Tātad kāds ir pēc dažādām profesijām. Un tur var likt, ja zinat profesiju klasifikātoru, tātad ir no 1 līdz 9, tātad šīs profesijas, pirmā ir vadītāji un tātad pēdējā ir vienkāršās profesijas, tad te var uzlikt dažādus līmeņus, to dziļumu. Un te varat redzēt, ka vispieprasītākie būs rīkotāji, direktori un uzņēmumu vadītāji, ja, un tā tālāk, kā zinām, arī policista mums diezgan daudz trūkst, ja. Ja mēs apskatāmies uz piedāvājumu, tad šeit ir piedāvājums atkal šie reģistrētie bezdarbnieki, kādās profesijās viņi ir. Tātad visvairāk pie mums ir vienkāršās profesijas, tad nāk vecākie speciālisti, ja? Tad nāk pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, un šie skaitļi atjaunojas katru dienu.
Tātad, cik mums uz doto brīdi, tātad, piemēram, datus šodien paņēmu, ja, tātad ir šie bezdarbnieki. Un visur ir top 10. Tātad mēs varam sortēt vai nu no apakšas, ja, ņemt vai nu no augšas, ja, dilstošā vai augošā secībā. Un kas tad ir šīs vienkāršās profesijas? Arī mēs redzam, ka citur nekvalificēti strādnieki, piemēram, palīgi strādnieki būvniecībā ir ļoti, ļoti pieprasīti. Nepieprasīti, es atvainojos. Palīgi strādnieki ir tie, kas ir gan pieprasīti, bet, diemžēl, tikai pārsvarā Rīgā. Un tāpat laikā palīgi strādnieki ir, kuri ir bez darba, un tie, piemēram, ļoti lielā skaitā ir Latgalē. Ja? Te mēs arī runājām par mobilitātēm un visām citām iespējām, ko NVO var piedāvāt. Tāpat mēs, kas ir interesanti, varam apskatīties, kā sadalās šis darba spēka piedāvājums. Tātad, kādā vecuma grupā mums ir vairāk cilvēki, kādā dzimumā, ja, tātad redzam, pie mums reģistrēti vairāk mazliet ir sievietes nekā vīrieši, ja, un vecuma, nu nevis vecumam pieaugot, ja, bet arī cilvēku šajā vecumā ir vairāk. Sabiedrība noveco, un te mēs šo ļoti, ļoti arī izteikti varam redzēt. Tātad, turpinot par nozares faktiem, mēs varam arī ieiet nozarē. Tātad nozares fakti ir, tā izvēlnīte ir šeit, tātad labajā pusē vai kreisajā, kurā tagad mums sanāk no mūsu puses. Ja? Un, piemēram, izvēlēsimies izglītību. Izvēlamies tātad nozari izglītību, un šeit gan ir jārēķinās, ka šīs nozares ir apvienotas. Izglītība kopā ar tātad arī valsts pārvaldi. Un mēs redzam, kas ir pieprasītākās. Tātad, piemēram, pamat izglītības un pirmsskolas pedagogi. Un uzklikšķinot uz viņas, atverot, ko mēs varam redzēt, un tie jau ir viddati, ka tātad vidējais darba vietu skaits ir apmēram 18,000 šīs profesijas cilvēki Latvijā, ja, jo te ir reģioni. Mēs īstenībā varam arī izvēlēties tikai konkrētu reģionu. Vidējā atlīdzība 23. gadā bija gandrīz 1500, tas ir pirms nodokļu nomaksas, cik pie mums ir reģistrēto bezdarbnieku uz doto brīdi un cik ir vakances. Kam es arī, teiksim, ieteiktu jauniešiem, piemēram, pievērst uzmanību, izvēloties savu nākotnes profesiju, paskatīties, kas ir nākotnē paredzēts. Un nākotnē ir paredzēts, ka mums šādu profesijas pārstāvu vajadzēs pat 10% mazāk nekā ir šobrīd. Un kā jums šķiet, kāpēc? Dzimstība. Diemžēl dzimstība Latvijā samazinās, sabiedrība novecojas, tātad skolēnu mazo bērniņu, kas ies uz skolu, būs mazāk. Un tātad arī šī skolu centralizācija, bet pārsvarā tas ir tādēļ, ka vienkārši samazinās dzimstība. Tā kā ir otra tendence, kas ir sabiedrības novecošanās, un tā, diemžēl, nav tikai Latvijā, tā ir visā Eiropā, tad tas, kur pieprasījums krietni augsts, tas, ko var jaunieši izvēlēties, un tā būs, var teikt, stabila darba vieta, ir jebkas ar medicīnu, ar ārstniecību saistīts. Tātad, jo cilvēks ir vecāks, viņam ir vajadzīga lielāka aprūpe, un, piemēram, pēc 10 gadiem, nu nepilniem 10, te jau ir, kurā mēs esam 24. Ja? Tātad, pēc 5 gadiem jau par gandrīz 30% vairāk vajadzēs ārstu nekā ir šobrīd. Ja, tātad mēs redzam, ka arī vidējā atlīdzība, piemēram, šajā profesijā ir gandrīz 3000 eiro, ka bezdarbnieku ir daudz mazāk nekā vakances. Tātad, piemēram, slimnīcas vai ārstniecības iestādes ir tās, kuras skrien pakaļ šiem speciālistiem un katrs aicina pie sevīm. Ja. Tāpat līdzīgi mēs varam redzēt, kad ir individuālās aprūpes darbinieki, ir tie, kas pieaugs, ja. Medicīnas mācas un vecmātes, ja. Tad arī pieaugs, tad medicīnas personāls nākotnē ir tas, kas būs ļoti pieprasīts. Un ja jūs esat tajā stadijā, ka jūs izvēlaties, ko studēt, ko darīt un skatāties ilgtermiņā, tad jebkas, kas saistīts ar medicīnu, ir tas, kas ir ļoti perspektīvi. Tagad es jums parādīšu, kā vēl var paskatīties visus šos datus vēl dziļākos griezumos pēc profesijas profila, ja, ejot iekšā. Mēs izvēlamies tātad, piemēram, šo nozari.
valsts pārvalde un aizsardzība, tur iekšā ir arī tā izglītība. Tad mums nāk ārā tās profesijas, kuras mēs iepriekš apskatījām, jā, tātad pamatizglītības pirmskolas pedagogi un arī ārsti. Un tad mēs varam ieiet dziļāk. Piemēram, šajā gadījumā es esmu izvilkusi par pamatizglītības pirmskolas pedagogiem datus, un te mēs varam redzēt, kāds ir piedāvājums uz doto brīdi. Ja? Tātad Rīgā ir šis piedāvājums lielāks, tātad piedāvājums ir tie bezdarbnieki, kas ir reģistrēti pie mums. Un pārējā Latvijā tas ir mazāks, jo vienkārši Rīgā arī ir koncentrēts vairāk šis cilvēku skaits. Kāpēc ir tā, ka viņu it kā cilvēki ir palikuši bez darba? Nu, mēs zinām valodas prasības, daļai vienkārši trūkst valoda, daļa varbūt šo skolotāju atrodas Latgalē un uz Rīgu viņus ir varbūt grūtāk dabūt vai pretēji, ja? Tādēļ te ir jāskatās no ļoti daudziem aspektiem, kāpēc ir izveidojusies esošā situācija. Tāpat mēs varam redzēt arī profesijai raksturīgās prasmes, kādas ir. Un tad nākamais, piemēram, jaunais cilvēks izvēloties savu profesiju, domā, bet cik tur maksā. Un te mēs varam redzēt, kā ir attīstījies atalgojums profesijā jau pa gadiem. Un šie ir arī dati no VID, un te mēs varam redzēt, kāds ir minimālais atalgojums, tas ir pirms nodokļu nomaksas, līdz pat maksimālajiem, kas ir jau 2200, teiksim, pirms nodokļu atvilkšanas. Un ja mums viss šis patīk, mēs saprotam, ka jā, es tur vēlos, es gribu to turpināt un atrast darbiņu šeit, tur būs arī tāda poga, aktuālās vakances. Mēs ejam tur un pēc šiem atslēgas vārdiem, pedagogi, pamatizglītība, pirmskola, meklējam vakances, kas ir, teiksim, tuvāk mums un kas mums būtu pieņemams. Ko mums saka ekonomikas ministrija, tātad šie ilgtermiņi, ja, dati? Šeit mēs varam redzēt, kāds uz 2030. gadu būs, kuras būs tās profesijas, kur būs vislielākais pārpalikums uz darbiniekiem. Un lielākais pārpalikums ir veikalu pārdevēji. Kā jums šķiet, kāpēc? Nu, es nevaru dzirdēt jūs atbildi, es teikšu pati. Tātad, piemēram, tie paši Rimi un Maksima, mēs zinām, kad ir pēdējos gados attīstījušās pašapkalpošanās kases. Cilvēks pats ļoti daudz ko var izdarīt. Un tāpat arī rūpniecībā un citās jomās ieviešās tātad šī robotizācija, automatizācija un, kā jau iepriekš kolēģis teica, arī mākslīgais intelekts. Tātad tas, kas mums jāmācās, kā to vadīt. Un tas, kas mums iztrūks no profesijām, šobrīd arī ir ļoti liels iztrūkums smago kravas automobīļu un autobusu vadītāju jomā. Nu, pagaidām vēl nav īsti uzticības un nav vēl, kā saka, vadāmi automobīļi smagie, kurus vadītu, teiksim, jā, kāds cits, nevis cilvēks, tādēļ tas vēl pagaidām ir domājams, kad ir pieprasīts. Un zinām, dēļ arī lielajiem būvniecības projektiem, ir sevišķi Rīgā, šobrīd būs vajadzīgi un ir vajadzīgi būvnieki un radniecīgas profesijas. Bet tātad jūs paši varat ieiet šajās prognozēs un apstīties, kas kur ir pieprasījums vai pārpalikums. Nu, lai neizvēlētos, piemēram, savu nākotnes profesiju jomā, kura varbūt tieši samazinās sarūku. Ja? Nu, un kādi ir galvenie izaicinājumi? Ir tas, ka darbaspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās. Ja samazinās iedzīvotāji, darba devēji saprot, man vairs pat nav kur ņemt šo cilvēku, vai arī cilvēku alga pieaug pieprasījums, un tā tad arvien lielākas tendences ir pēc roku darba aizstāšanas ar tehnoloģijām. Un tas ir ne tikai dēļ algas, ne tikai dēļ, kā saka, cilvēku trūkuma, bet arī dēļ produktivitātes. Jo iemācot tātad vai nu robotam vai šai tehnikai veidot tātad šo produktu, viņš nav ne viņam brīvdienas, ne viņam ir slimības lapas un tā tālāk. Ja? Tātad tas ir izdevīgi arī gan ražotājiem, gan pārējiem un atvieglo mums darbu. Nu, un kas notiek ar mums? Mums, diemžēl, jo laiks skrien ļoti uz priekšu un attīstās, mums arvien ātrāk noveco šīs zināšanas. Vai nu mums ir nepietiekamas prasmes un izglītība, piemēram, vairs nepietiek tikai ar pamatizglītību vai parasto vidusskolu. Ir jāmācās vismaz profesionālā izglītība vai jau jāskatās uz augstāko izglītību, jo tad izredzes darba tirgū pieaug.
Un ar to ir ļoti, ir jāturās laikam līdzi. Un tā tad īsumā pēdējais, kādas tad ir šīs galvenās tendences? Galvenās tendences ir tiešām, ka samazinās šis iedzīvotāju skaits, bet pieaug tendence, ka, piemēram, cilvēks aizejot pensijā, izvēlās vēl turpināt strādāt. Tas ir ar vienu pieaugošu tendenci. Iedzīvotāju novecošanās, tātad medicīnas joma būs tā, kas būs pieprasīta un zema dzimstība. Tātad jebkas, kas saistīts ar to, tās jomas, tā kā vairāk mazliet samazināsies. Uzņēmumiem, iestādēm jādomā par šo procesu optimizēšanu, digitalizāciju, plašāku darba automatizāciju, un savukārt mums, kā darba ņēmējiem, ir vairāk tiešām ir jāmācās, jāuzlabo savas prasmes, jāiegūst papildus kvalifikācijas, jo vairāk būs mūsu mugursomā, mūsu bagāžā, jo plašāk mēs varēsim manevrēt un būs tā, kā piemēram ārstiem. Nevis mums jāskrien pakaļ darba devējiem, bet darba devējs skries pakaļ mums. Teiksim tā. Lūk, šeit ir arī, jūs varat tātad nofotografēt šos vai noskanēt šos kodus, un tā jūs varat ātrāk nokļūt pie vienām vai otrām prognozēm. Un no manas puses uz šodien tas arī būtu viss. Paldies par uzmanību! Jā, paldies, Iveta, liels. Savalkot kopā to, ko Iveta mums stāstīja, un to, kad iespējams skolēni tagad beigs skolu un prasīs Zintim. Zinti, tu mums pasaki, kādas prognozes ir, ko te man mācīties, iet uz tehnikumu vai uz kurieni, jo es neizslēdzu iespēju, vai ne, Mēt, varbūt tu vari pakomentēt, bet es neizslēdzu iespēju, ka Zintis rītā vai skolu beidzot saņem šādu atbildi no skolēniem. Jā, paldies. Jā, protams, tādu iespēju neizslēdzam, arī pasakosim līdzi sarunām, jo, kā jau minēju, mēs arī ikdienas skatāmies šīs sarunas, un ja kāds jautājums tiešām arī atkārtojas, tad izveidojam tam atbildi, tā kā skatīsimies. Jā, paldies, un izskatās, ka mums jautājumi nav, bet es domāju, ka tas ir tikai tam dēļ, ka bija ļoti izsmeļošas prezentācijas, un kas man vēl liek domāt, ka rītdien, varbūt tie, kas mūs ir klausījušies, skatījušies, nevis jums uzdod jautājumu, bet tad paskatīsies, uzdodot jautājumu Zintim un Ievai, cik tad viņi ir spējīgi atbildēt. Ja? Tā kā Zinta un Ievas treneriem varbūt būs papildus darbiņš ar kaut kādiem interesantiem jautājumiem. To mēs visu redzēsim. Bet es tagad teikšu paldies, jo mums jau jāredz arī ir tas, kā ies mūsu hokeju izlasei tūlīt spēlē pret Kazahstānu. Tā kā paldies jums sirsnīgs, un uz redzēšanos uz citu reizi. Atā!